Atkal mēs izskatāmies dīvaini laivā. Tik labi dziesmas. Es jutos kā kaut kādā game show. Jā. Jaudīgs sākums. Jaudīgs gan. Viss kurš. Jaudīgu arī turpinājumu. Tātad, čau, mēs esam atpakaļ. Jauna nedēļa, jauna sērija. Jau 3. mēs jūs lutinām. Jā. Šodien mēs turpināsim runāt par digitālo pasauli. Vairāk koncentrējoties tieši uz sociālajiem mēdījiem un to ietekmi uz mūsdienu, vairāk uz jaunatni, protams, bet kopumā. Jā, un sāksim mēs runāt tieši par mūsdienās lielu un aktuālu problēmu tieši jauniešiem. Vismaz man tā liekas, atkarība no sociālajiem tīkliem. Jo, lai cik ļoti es gribētu nolikt, ka man nav, paskatoties manā screen-timā telefonā, tas stāsta jau kādu citu stāstu. Īstenībā man liekas, ka vairs tas nav tikai jauniešiem. Tas jau sāk arī skait pieaugušos patiesībā. Noteikti. Jo agrāk bija tā sajūta, ka tie noteikti bijām tikai mēs, jaunieši, kuriem bija atkarība no sociāliem tīkliem. Bet tagad, šādi mani vecāki, man liekas, nosēž ilgāk nekā es pat. Tā ir, man liekas, manēji arī. Pirmā lieta, viņi pamostas, un bez izņēmumiem pirmā lieta ir Facebook, un vismaz stundu Facebookā. Un man to neizprast, bet labi. Es no rītiem nesēžu sociālos mēdījos īstenībā, bet vakaros gan. Man tā kā, tas ir varbūt pat drusku apkaunojuši, bet man ir tāda rutīna no rīta. Es uzlaiku modinātāju pusstundu, pirms man ir tā kā jābūt ārā no gultas. Un pa to pusstundu ja es ļoti vēlos, es tā kā varu vēl drusku pagulēt, vai arī, kas parasti ir, pirmais ir mans telefons rokā, jo citādāk es aizmigšu un nepamodīšos. Tā kā es vienkārši pusmiegā tiktu kā un sagaidu to brīdi, kad es kā vairāk neaizmigšu, un tad gan es varu nolikt telefonu prom. Tas ir ļoti, ļoti apkaunojuši, un tā varbūt nevajadzētu darīt. Bet, jā. Bet vispār es atceros agrāk, man ar tā bija, kad es speciāli cēlos agrāk, reāli stundu agrāk, lai es vienkārši varētu sēdēt telefonā. Tas bija kaut kāds random lietas, skatīties kaut kādu YouTube, skatīties seriālam kaut kādu epizodi, vai vienkārši pasēdēt TikTokā, bet es reāli cēlos stundu agrāk, lai to darītu. Tagad vienīgais laiks no rīta, kad es sēžu tā kā un skatos kaut ko sociālos mēdījos, ir kamēr es tīru zobus, es skatos TikToku. Tas ir rituāls. Jo es ienīstu tīrīt zobus, un tā es esmu sevi tā kā, es nezinu, Conditionojis. Tā kā tad es varu vismaz izbaudīt. Citādāk tās 2 minūtes, viņas valkās mūžību. Man gan, es neesmu nekad mēģinājis skatīties telefonā, kamēr es... Man tas ir recent habit, tā kā, pēdējie 3 mēneši varbūt. Interesanti. Man kā besī, ka dažreiz tu paņem zobers, un tu jau sāc tīrīt zobus, un tu paņem telefonu, un tev nevar svaļāt tas Face ID. Tu tur vienu roku mēģini ievadīt to kodu, un tas tik ļoti kaitina, un tad speciāli izņem zobers, ievad Face ID, un tad sakal turpin tīrīt zobus. Tā ir tik mūsdienīga problēma. Tas tā kā... Šito pateiktu alu cilvēkam. Labi, alu cilvēkam daudz ko var pastāstīt. Bet jā. Bet man vairāk ir tieši vakaros. Es pārstrā pa dienu pat neskatos. Sociālos mēdījos, varbūt kaut kādā mazliet, ja man ir mazliet brīvais laiks, iekaudā Instagramā, bet vakarā gan, es nezinu, es tā kā vairākas reizes nedēļā speciāli, es esmu izdomājis siešu gulēt, 11. Bet ir 11, un es tā gribu vēl pastīties to TikToku, vai tā gribu vēl vienu to YouTube video. Un es tik bieži sev kaitēju, un tad nākamajā rītā nevaru piecelties, un tad es esmu pārguris skolā. Tas, man liekas, ir, tas visvairāk man ietekmē negatīvi ikdienā. Es teiktu, ka man īstenībā diezgan liela problēma ar šo visu. Tāpēc, laikam,
šajā sarunā, ja jūs esat klausījušies mūsu sēriju par mākslīgo intelektu, es būšu tā, kas ir tā kā tajā galējībā, kuram ir ļoti daudz, ļoti slikti. Es, principā, labi, nav tā, ka es visu dienu sēžu, bet man no rīta ir tas, man ir vakarā tas, un pa dienu, protams, nav tā, ka es nerunāju nevienu, ja es sēžu telefonā. Man ir arī darbi, ko jādara, bet tur tā kā, starp brīžos es ieju pačikoju, kas tur. Ja man ir tā, ka es ar daudziem draugiem sarakstos, un tā kā mēs kā komunicējam, nezinu, ar rīliem, ar tiktokiem, un jā, tāpēc man tā kā, pa dienu, protams, mazāk sanāk, bet, tāpat diezgan. Jā. Jums nav tā, kad jūs, piemēram, mājās esat uztaisījuši vakariņas vai pusdienas, jā, un jums vajag kaut ko fonā, seriālu, YouTube, un tu vienkārši nevari ēst klusumā. Jā. Man ir tieši tas pats. Un man pat dažreiz tā, ka tas strāpā kaut kāds 15 minūtes, izvēloties to, ko es gribu skatīties, jo man nekas nepatīk. Man tāds, šitas ir pārāk gara sērija, un šitas ir pārāk īsi. Šitas YouTube video man neliekas interesants. Un tas ēdiens jau tikai ir augsts līdz tam point, ka jūs izvēlēties, ko tu gribi skatīties, un tāds, fine, labi. Man tas risinājums ir TikToks vienkārši vai rīli. Bet es nezinu, man TikToks liekas tā kā low value form of content, un tad, kad es ēdu, man vajag kaut ko vērtīgi. Un man vērtīgs ir tikai vai nu YouTube vai Netflix. Es seriālus, tā kā, es nezinu, es diezgan reti skatos, ja godīgi. Tāpēc es vienmēr, ja YouTube nav nekas normāls iznācis, vienkārši šķirst. Es jau sev besīju ārā, come on. Bet tā ir to low value, tas man ļoti atgādina vienu TikTok, ko es tur bija kāds čals iepostojis savu dienas režīmu kaut kur 4 gadus atpakaļ, kā locked in, un viņam bija vakarā kā stunda atvēlēta, ka bija rakstīts watch money videos. Jā. Viņš pat bija atvēlējis kāds 30 minūtes vakarā arī vienkārši family. Kas vēl tur bija? Bija kaut kāds dance break pa vidu. Es pēc tam varbūt atradīšu to TikTok parādīšu. Bet jā. Zin, kāds man ir jautājums jums? No. Ko jūs domājat tā kā par mūziku kā atkarību? Tā teikt. Ļoti smaga atkarība man personīgi. Man nav austiņas, end of the world for me. Man ir 2 pāraustiņi pilnīgi, lai risinātu šīs problēmas. Man ir tā kā AirPodi, un man ir tās lielās ausis. AirPod man vienmēr ir somiņā, lielās ausis man ir mājās. Tā kā, lai nav tā, ka es aizmirstu austiņas. Man pat ir sadalīts, kurš kur atrodas, jo es nevaru. Mans Spotify's vienkārši 24/7. Tā kā ir. Es nezinu, man tās minūtes ar, ka es salīdzināju tā kā ar saviem draugiem, man bija nereāli daudz salīdzināt ar viņiem. Tu arī universitātes laikā? Lekciju laikā īsti es neklausos, bet tā ir kaut kādi starpbrīži, vai tā kā es mācos, man vienmēr ir tā kā viena austiņa iekšā. Jo tā kā tu tāpat vari runāt un dzirdēt, ko cits saka, bet tev fonā ir vienkārši tā mūzika. Bet, piemēram, iet uz universitāti vai no rīta taisīties bez mūzikas es nevaru. Man ir zobtīrīšanai TikToks, make-up taisīšanai ir YouTube vai mūzika, atkarīgi no man garstāvokļa. Bet arī es nevaru tā kā iet dušā bez mūzikas. Tas tā kā arī man ir vesels tas ir daudziem, bet to gan es nedaru. Es reti, ja es esmu viens mājās, actually man klases biedrene iemācīja ik pa laikam iet ar AirPodiem dušā, ja es nemazgāju mātus. I know, es tieši tāpat paskatījos uz viņu, bet tas experience ir godly, tā ka viņš ir bombīgs. Jo tas tikai AirPodiem, jo baigi nekas nenotiek, kamēr tu viņus pilnībā neiemērc ūdenī, viņi tur kaut kāda mitruma aizsardzība ir. Bet es kaut kā nezinu, man nav iegājies tā, ka es diezgan reti. Es esmu tā darījusi, kad es tikai ar AirPodiem eju dušā. Bet man tas beidzās ar to, ka viens AirPods vienkārši ar laiku vairs neskanēja. Protams, nemazgāja matus ar viņiem, bet tas mitrums tāpat kaut kā viņi ietekmēja, ka viņš vairs pēc tam nestrādāja. But the funny thing is, man tie AirPods viņi bija cik 4 vai 5 gadus, un nav tā, ka viņi nosprāga, bet es viņus izmazgāju veļas mašīnā 2 reizes, ja viņi palika bikšu kabatā un bez keisa. Un joprojām tā kā strādāja, bet viena auss bija ļoti klusa, salīdzinot ar otru ausi. Un es beidzot salūzu, un pēc kaut kādiem 2-3 mēnešiem es nopirku sev jaunus. Jo man bija tāds, labi, tā kā ir beigusies, tas īstenībā bija sesijas beigās, ir beigusies sesijas, vismaz esmu nolikusi, es varu tā kā sev palutināt ar jauniem AirPodiem, jo tas bija reāli funny. Tā kā es atceros, mums bija viens uzdevums fizikā, ka mums bija jāklausās tā kā austiņās skaņas, un es devu tā kā savai grupas biedrenei, un viņa ir tāds, Gabriela, es vienu ausī nedzirdu, man bija tāds, it's fine, man vienkārši AirPod nestrādā, bet tā kā jau viņam tāds, es nevaru dzirdēt vienu ausī. Bet runājot par mūziku,
Es laikam neesmu domājis par to, kā atkarība. Laikam tomēr tā ir. Man ļoti patīk mūzika, bet es neklausos arī es neklausos stundu laikos vai tādās vietās, jo es nezinu, man kaut kas, es neteikšu ar galvu nav tā, bet tā kā, es nevaru koncentrēties uz citām lietām, ja man ir mūzika ar vārdiem. Tā kā, es zinu, ka daudzi klausās un paralēli var runāt ar kādu citu. Es nevaru, man tā kā neaiziet ciet. Mācoties, atkarīgs, ko es daru, kad es mācos. Bet jā, es mainly klausos, ja es kaut kur eju. Mājās, ja man ir kāds brīvs brīdis. Tāpēc es teiktu, ka es daudz klausos, bet noteikti daudz klausos vairāk par mani tikai tāpēc, ka viņi spēja panest tās divas lietas kopā darīt. Jā. Bet es mūziku viņu neuztveru kā kaitīgu. Es arī nē. Ja man liekas, man ir manā ikdienā, tad, kad es eju kaut kur ar kājām, es vienmēr cenšos. Es ejot ar kājām kaut kur, es neskatos telefonā. Es zinu, daudz, kas skatās kaut TikTok kaut ko. What? Ejot vienkārši. Jā, es zinu. Man nepatīk, ka cilvēki tā dara, bet, labi, humērs, daudz tā tagad dara. Bet es vienmēr cenšos, man tas ir tas laiks, kad es varu pabūt ar sevi. Es vienmēr ielieku austiņas, un tad es padomāju arī, piemēram, no rītiem braucot uz skolu autiņā. Es rēti sēžu telefonā, tikai ja man kaut kas ir jāatbild uz kādām ziņām vai kaut kas ātri jāapmācās, bet tā es parasti vienkārši ar austiņām skatos ārā pa logu un to, cenšos ar savām domām pabūt vismaz to laiciņu. Es tieši tāpat daru, bet man arī ir cits iemesls, kāpēc es autobusā nestos telefonu, jo tik daudz cilvēku, man kā nav ko slēpt no viņiem, bet es negribu, viņi skatās manā telefonā, jo es zinu, ka es skatos viņu telefonā. Īstenībā, jā, tas ir tāds moments, ka tu negribi būt neuzī, bet tas cilvēks tev ir tik tuvu un tu tik labi redzi viņu telefonu. Es nezinu, vai es to storytime stāstīju, bet man tagad ir tā kā traumatiska pieredze autobusos, un man kā nevar bail ar viņiem braukt, ja vienīgi es nesēžu tā kā pašā aizmugurē pret sienu. Es stāstīju, vai ne? Nē. Īsāk sakot, tas bija kad? Maybe 2 gadus atpakaļ. Es biju slima, un es lietoju medikamentus, ar kuriem es nedrīkstēju braukt pie stūres. Un man vajadzēja uz Āgānas kalnu tirgu, jo man vajadzēja nopirkt manam sunim ēstuma, un tur pie reiz bija aptieka, es domāju, ok, viss ir blakus, let's go. Un es tā kā braucu turp, everything is fine. Man mati bija tā kā ar klāklips sataisīti. Un es braucu mājās ar 5. man liekas. Vai 7. es neatceros, bet es sēžu. Un es vienkārši tā kā, es pabraucu Pietrai, kur man dzīvoja tā kā paziņa. Es domāju, moš tā ir viņa, bet man atver to klāklipu. Un man vienkārši sāk raut matus atpakaļ. Ko? Hello? Viņa pilna full on fist vienkārši man sāka viņas raut atpakaļ. Tagad man bija random stranger? Sieviete, viņa bija pilnīgākajā vafelē, un man bija iekšā austiņas tajā brīdī, tā kā es viņu nedzirdēju. Bet es sēdēju tā kā sanāk, zini, ir tā kā tās priekšējās 2 ķipas ēdvietas, kur tu esi priekšā, un tad ir tas 4 aiz muguras. Un man bija pienākusi aiz muguras, viņa paņēma man matus šitā vienkārši savilka, turēja, un viņa viņus nevēra vaļā. Es kā viņa reāli ar nagiem sāku durt, un viņa stila viņus nevar vaļā. Un viņa tāda zeltīta. Man tajā laikā vēl bija blondi mati. Un es tāda. Un tad atnāca viens opīts, un viņš ar spieķi viņai vienkārši sāka sist par rokām, un tikai tad viņa man atlaida matus. Un galvenais, es bļāvu palīgā, neviens neko nedarīja. Un atvilkās opīts, un ar spieķi viņa sāka daudzīt. Un tā kā es jūtu, kā viņa man rauj matus. Un man bija tāds heits pret to klāklipu. Es reāli viņu tā kā. Es tikai viņu 3 mēnešus atpakaļ nomazgāju, paņēmu rokās. Es vienkārši nevarēju viņu iztikt. Bet tu saprati beigās, kas viņai bija par problēmu? Viņa vienkārši bija dzērumā. Viņa ieraudzīja kaut kādu, domāju, ka tas kaut kāda feiņa vai kas tur. Turēja manas matus, viņa bija tāda zeltīta. Man bija tas, neko tas sev. Ir trāk, es nezināju, to es negaidīju. Tā kā tagad man autobusos, ja es braucu, es vienmēr sēžu tā, ka mana mugura ir par to sienu pašā aizmugurē. Es nevaru. Vai arī es stāvu kājās un stāvu pret stiklu, jo man vienkārši ir bail. Tā kā tas bija tāds bails, un es tā sabijos. Man bija tik pretīga sajūta. Es atceros, matus mazgāju šampūnu gods 5-6 reizes pēc tam. Dievs. Jā, es jutos tik vailīgi. Galvenais, tā ir vienkārši tik ļoti ierasta lieta. Tu tur iekāp, būs kā ok, let's go, un tu vienkārši jēnko matus. Tas ir wild. Es nezināju, ka tā notiek. Nē, man īstenībā, jā, es brīnos, bet man arī nav nekāda baigie šausmīgie stāsti bijuši. Man nesen viens opīts akūzoja, kas viņam maku nozaga. Iedomājies, es kāpju autiņā, aģītī, un tur kaut kāda omīta, vienkārši,
Opīts meklēja savu etlonu, grib noskanēt pa pakaļējām durvīm. Omīte iekāpta jautiņā, vienkārši pagriežās un stāv pretim durvīm. Autobuss nav tik pilns, ka viņa nevar paiet malā. Es domāju, labi, man nav izvēles, slaužos cauri viņiem abiem. Es kaut kā laikam nezinu, ar to opīti nogrūdos, varbūt viņam izkrita maks, varbūt viņam neizkrita kaut kas, nezinu. Man ir austiņas, es baigi neko nedzirdu, vai viņš tur kaut ko man teica, neteica. Es aizēju tālāk prom no cilvēkiem. Es stāvu pa vidu autobusam. Es jūtu man uz muguras, tā kā kāds uz pleca pasit. Es pastos, izņem austiņu. Tu jaunieti, tu man maku nozagi. Es atvainojos. Tu man maku nozagi. Es saku, nē, man nav nekas. Nav nekas, jā, nu okei. Es nezinu, viņš atrada to maku, neatrada, bet man bija arī, es pēc tam biju tik krīpa tautas, es domāju, bļēns, nezinu. Ne, bet nabaga opis tagad bez maksas. Ne, es ļoti ceru, ka viņš atrada un beigās jutās ļoti slikti par to. Bet, kurš no, es nezinu, ja tu zaktu māku, tu nezaktu no nabadzīgiem Latvijas opīšiem, man liekas. Nē, to Dievs, tu kādu pensiju. Nē, bet labi, īstenībā vecie cilvēki jau ir daudz, kas ņem visu pensiju ārā, skaidrā naudā, tā kā var jau būt. Nē, bet īstenībā man arī nesen bija tāda interesanta situācija. Es biju Rimčikā. Un man tā, ka man maks ir maziņš, es turēju banknoti salocīt, un es iedevu dešuku, un man tā kā kaut ko uzbrauc, un man pateica, tūlīt izsaukšu apsārdzi, jūs man mēģināt apkrāpt vēl kaut ko, un viņš man izdod, es zinu, ka viņam man ir jāizdod 2 eiro, ja man bija, tas sanāca precīzi 8, jo es noņēmu to uzkrājumu. Un es viņam tā kā, viņš man noliek 12 eiro, un es zinu, ka viņam iedod 10, man bija tāds, nē, tā kā man atlikums ir tikai 2 eiro. Un viņš bija tāds, tūlīt saukšu apsārdzi, tā kā jūs mēģināt man te apkrāpt vēl kaut ko, un tāds, no. Es vienkārši iedevu salocītu dešuku, tā kā es nedomāju, ka tā ir tik liela problēma, jo es visur tā kā loku naudu, jo man vienkārši neieliem makā. Man bija tāds, ok, bet, višķo. Es to uztvēru, kā, maybe, jo tas bija kaut kur tieši pirms aizēšanās ap 9. Man bija tas labi, tā kā varbūt cilvēks bija nogurs, bet es jūtos ļoti offended pēc tam. Man bija tas tā kā, es tev vēl pateicu, ka man to dešuku apakaļ nevajag, like, what's up? Bet man čekā bija iesists, ka tā kā es iedevu 20. Un tu beigās paņēmi tos 12? Nē, es paņēmu tikai 2, tāpēc, ka zings iedevu dešuku. Viņš domāja, ka tu viņu krāpi, bet viņš tev deva vairāk atpakaļ naudu. Jā. Kaut kur džeka loģika. Gudrinieks. Es nezinu. Viņš gan jau beigās skaitīja naktas vakarā to naudu un nezinu. Es nezinu, varbūt viņš domāja, tāpēc, ka es iedevu tā kā salocīt, ka tur ir 2 dešuki, un priekš kam es tā kā dod 2 dešuks, ja man ir jāmaksā tikai 8 eiro. Bet tā kā es nesapratu to loģiku, jo es tāpat nepaņēmu to ekstra naudu, jo zināju tik, cik es iedevu. Tas bija wild. Es jutos offended, bet it's fine. Es nezinu, es čatiņam pēc tam prasīju tā kā what's up with this, un viņai bija tās tā kā, it's fine, ka tev tajā čekā tā kā nepareizi, it doesn't matter, tā ir tā kā viņiem jau pēc tam ir vairāk problēmas, ne jau tev. Jā, bet man bija tāds... Okay. Nē, ja tu atstāji to 10, tad viņi beigās saprata un ielika to 10 iekšā. Okay. Jā. Es vienkārši tajā brīdī man bija tāds... Un galvenais man tā seja, es domāju, ka es nevarēju viņu nofeikot, tāpēc viņš saprata, ka kaut kas nav, jo viņš nelikt uz 12 eiro, un es raskatos viņu tā. Šitā bija man sejas expression tajā momentā. Viņš laikam saprata, ka tā kā es nesaprotu, kas notiek. Trump. That's what's going on. Bet jā, tā kā esiet visur piesardzīgi, uzmanīgi un... Jāsākot līdzi. Kas vēl ar sociālajiem mēdījiem? Es gribu atgriezties arī vēl pie mūzikas pēdējā lietiņa. Es šajās brīvdienās, tāpat nebija brīvdienās, svētdienā tieši pirms skolas, mēs tur bijām ar draugiem Pigā centrā, un ir kādi 11, es braucu mājās, es iekāpu jautiņā, es tieši visu vakaru domāju, es nevaru sagaidīt, es braukšu mājās, man būs mūzika austiņās, es varēšu tiešām padomāt kaut ko mierīgi, pafantazēt. Es iekāpju autiņā iPhone blocked for 2 minutes. Es laikam netiešām visās piedas. Ok, labi, 2 minūtes, kas ir 2 minūtes. Vienalga, es pasēžu tās 2 minūtes, viņš atbloķējās. Un es automātiski, es diezgan bieži ievadu savu pinkodu nepareizi. Ja viņš bija nobloķējis Face ID jau automātiski. Un es neko nedomāju, jo es jau sapratu, ka es viņu vadu nepareizi, bet es domāju, labi, ierakstīšu vēlreiz nepareizi, lai viņš man ļauj no jauna. Un es ierakstu vēlreiz, un tikai tad es sapratu, ka man bija tikko nobloķēts. iPhone blocked for 15 minutes. Es visu ceļu braucu klusumā. Tas bija, es nezinu, tas bija sāpīgi. Tas bija tiešām dziļi sāpīgi,
Jo es tieši, labi, jebkurā citā dienā, jebkurā citā laikā, ok, bet tajā brīdī es tieši gaidīju to brīdi, kad es varēšu finally ieslēgt savu mūziku, kad es varēšu mierīgi pasēdēt un paklausīties, bet nē, ne Siri strādā, nekas nestrādā, un tieši kā es ienācu mājās, tā, protams, atbuķējos. Nē, bet tas ir reāli. Es redzēju TikTok, un tas ir tik true. Es tā kā bez austiņām esmu kā tas bruņinieks viduslaikos bez savu zobenu. Jā, Bet reāli. Bet ir diezgan daudz, nu, man liekas, ir diezgan daudz vēl, kas nepaklausās ikdienā mūziku. Jā. Un man tas liekas neaptverami, bet, nu, labi, nu, kādreiz jau es arī tā kā neklausījos, bet es nevaru iedomāties tiešām, kā es ietu kaut kur vai kaut ko darīt bez austiņām. Man liekas, uzreiz, kā man ir austiņas, tas laiks ir, tā kā, manā prātā viņš ir liederīgāks un tu kaut ko iegūsti no viņa, viņš nav tik garlaicīgs. Es nezinu, es teiktu, ka mūzika vienkārši ir tā kā dvēseles ēdiens. Nu, es nevaru, man tas kaut kādā veidā piepilda, pat ja man ir nereāli slikts garīgais, man tā mūzika vismaz kaut kādā mazā veidiņā būstos. Bet es atceros, ka es bez mūzikas nevaru dzīvot jau no seniem laikiem, jo bija, kad es gāju skolā, man bija tāds iPod, nu, kad bija tie vecie iPodi. Tas pats sīkākais bez neviena ekrāna. Tikai ar tām poziņām. Un es atceros, ka es viņā vakarā liku mūziku, un tad es liku iekšā tās austiņas, un es vienkārši viņu ņēmu līdzi, jo es nevarēju bez tās mūzikas. Un bija tāds prikals, ka tās austiņas sāka sprākt nost, un tad tu visu laiku bakstīji, un tu reāli sēdēji, un tu varēji tieši to pozīciju, lai tas skan. Tā kā tie ir tik core memories. Tu arī brauc kaut kādā road trip, tu tā kā tur ir roku šitā, un tu nevari viņu nolaist, jo ne, tev neskanēs. Es diezgan no agra vecuma, es atceros, es speciāli nopirku sev radio. Man nebija baigi pat telefons, jā, bet man bija radio, lai es gulēt ejot. Jā. Lai es gulēt ejot, varētu aizmigt ar mūziku. Es vienmēr liku, es atceros, kaut kāds Kandavā nebija EHR, es liku radio tev, un tad kaut kad parādījās EHR, un viņiem 5 no rīta skan kaut kādas arābu lūkšanas. Un iedomājies manu sirdstrieku. Es pamostos 5 no rīta, un tur jau, zin kā, tajās valstīs, tur tā kā, uzreiz kā ir lūkšana, tur no visām pusēm, tev no baznīcām, no skaļruņiem skaņa tā lūkšana. Un tur runā kaut kādā arābu valodā. Man likās, ka viss tā kā tā, es pacēlies no šīs zemes. Nepareiziem dievam ticējis viss. Es esmu norakstīts visiem 100. Bet kādā veidā un kāpēc? Nu, zin kā, neviens jau cits baigi 5 no rīta, 4, 5, nezinu, cikos tas bija augšā nav, bet tie, nu, viņi gan jau cenšas fitot vairākām auditorijām. Viņi basically ir vienīgie, kas tajā laikā ir augšā, nu, kāpēc neuzlikt viņiem to lūkšanu, bet tas bija tiešām, tas bija core memory un not a good one. Nu, to radio tev tāds full circle moment, mēs taču toreiz bijām tajā bildē, kas mums tur ir. Tas ir crazy. Nē, es zinu, kad man ir dažreiz tā, kad es noskatos kaut kādu šausmeni pārāk vēlu vakarā, vai es atceros par kaut kādu šausmeni, kas man ir traumējis, un es guļu ar tā kā YouTube fonā, un es vienkārši uzliek to, lai viņš liek video vienu pēc video, un es pamostos, un tur ir kaut kāds live streams. Un tur ir kaut kāds indiešu opijas, kas runā. Man bija tāds, what's going on, guys? Un vienkārši tur kaut ko jāpo, un es neko nesaprotu. Tad tu saproti, ka bet īstenībā tā ir problēma, tu nevar aizmigt. Dažreiz pat bez tā, ka tev kaut kas ir fonā. Ir tik slikti, ka tev vienkārši vajag fonu. Bet man liekas, ir all comes back to sociālajiem mēdījiem, jo man pārsvarā pēdējā laikā šausmenis, zin kā, tas bija sīkāks, tas man tad biedēja vairāk, tagad tik ļoti nē. Bet es atceros tagad, viss bija par tiem Epstein failiem, un es mazliet paskatījos par to, un kā viņi tos, es negribu tur baigi detaļās iegrimt, bet kā viņi tos bezmazai bērnus ēd, un ko viņi tur. Jā. Un es nezinu, es nevarēju aizmigt. Es nevarēju izslēgt smadzeni, man vajadzēja obligāti kaut ko fonā, lai tikai man neiet uz riņķi. Ja man jau tā bija tāds nepārāk priecīgs noskaņojums, tad tas vispār man, nu, vienkārši, es daudz ko varu panest, bet kaut ko tik traku? Nē. Tas ir wild. Bet laikam šodien labāk par to nerunāt. Jā. Bet man liekas, sociālā medija tas ir vienkārši piemērs, bet tā jau viņi diezgan bieži kaut kā negatīvi iespaido emocijas tieši. Jā, noteikti. Es zinu to, ka, piemēram, tad man TikToks arī, viņš man traumatizē. Random momentos arī es nesen gāju, un man izlec TikToks, par kur es tā kā ļoti ilgi domāju,
kas bija tas, tur bija īsāk sakot vienkārši video, kur viena sieviete bija izlikusi storytime par to, tā kā, ka viņai bija dēls, kad viņai bija 14 gadi, bet viņu deva adopcijai. Un paiet 20 gadi, un viņa tā kā satiek vīrieti, un viņiem tā kā, viņi ir stāvoklī, un viņiem dzimis bērns. Un tas bija viņas dēls. Ak, mans Un tas dēls zināja, ka viņa ir viņa māte. Ko? Jā, viņš zināja. Un es sēdēju, un es tā kā reāli, es tā kā mēģināju nedomāt, bet man te pašā laikā likās tā kā, cik ļoti twisted tev ir jābūt. Lai tu zinātu, ka tā ir tava mamma, un speciāli viņa dabūtu stāvoklī. Ir īpaši mamma, tikai jebkurš cits, bet nu ne jau mamma. Ak, Dievs. Jā. Nē, bet... Nē, turpini, sorry. Nē, es vienkārši saku, es biju šokā. Es reāli par to tā kā kaut kāds 2-3 stundas domāju, un es nevarēju atslēgties. Jā, tas ir arī tā kā tas sliktais aspekts sociālajiem mēdījiem, ka ir tik daudz necenzurētas, necenzētas, jā. Necenzētas lietas, kas vienkārši parādās randomā, un tad tas tev principā izbojā gan visu dienu, gan vienkārši arī, es teiktu, mentālo veselību, jo nevienu reizi vien es esmu redzējis kaut kādas lietas, ko, parasti atrod tikai Redditā vai kaut kādās tādās lietās, un tas ir actually briesmīgi iedomājies, ja tā kā kādi mazi bērni. Un tas ir vairāk uztrauc, jā. Tu jau arī nevar kontrolēt, līdz viņus tā kā nobano. Principā, jebkurš var atrast. Un ir tik daudz tā kā nepiedienīgi kontenta, ne tikai bērniem, bet kā vienkārši kopumā sociālos mēdījos, un cik ļoti tas sabojā mūsu smadzenes. Bet īstenībā TikToks man pēdējā laikā, es esmu secinājis, ka viņš man negatīvi sāk ietekmēt garīgo. Tā kā es uz viņas atkarīga, bet man tik daudz video lec ārā ar tiem, piemēram, tur, kur kaķiem vāc tur donations, un tur ir kaut kāds 1-3 laiki, un tur vēl kaut kas sauks, un tur ir tā kā dzīvnieki nereāli smagos stāvokļos. Dievs. Un man tas tā kā nereāli sit. Es nezinu. Un es skatos, un man vienkārši ir tā kā, tu skaties, un tu tā kā laiko viņus, jo tev ir žēl, bet ar to laikošanu tev tie video vienkārši turpina nākt vēl un vēl. Un arī es nesen man izlaicu vienu sievieti, kurš stāstīja tā kā par savu miscarriage, viņa tur bija baigi tā kā vēlu grūtniecībā un tā tālāk, un es nolaikoju to video, un man pēc tam vienkārši viss for you page bija tā kā par pregnancy loss, un man vienkārši bija tāds tā kā, es atveru TikTok, un viss, ko es redzu, ir negativitāte. Un es nezinu, es refreshoju savu for you page, un nekas nemainās, man vienkārši iet viens tālāk un tālāk. Un tu to informāciju uzsūdz, un tu tā kā mēģini scrollot uz kaut ko citu, bet kaut kādā zemapziņas līmenī tev ir tā vainas sajūta, ka tu nenolaiko vai tu nenoskaties un vēl kaut ko. Un arī tie video, kas, piemēram, ir par to pašu Palestīnu, kur tā kā ir tādi cilvēki, ja tu skiposi šo video, tu tā kā nogalini tik un tik bērnus. Yeah. Un loģiski, ka tas tevi giltripo tā kā skatīties viņus. Un tu vienkārši, es nezinu, godīgi sakot, man bija sanācis tā, ka man bija 3 dienas, kad es lietoju TikTok maks 30 minūtes. Īsnībā es jutos labi, bet tā kā apzināti es nevaru sevi limitēt uz 30 minūtēm. Jā. Es pat nejūtu, ka man salasās tās minūtes. Man pašam, labi, es man liekas, kādreiz pat lietoju vairāk, bet man pašam pat es nejūtu, ka man ir. Es pastos dienas beigās dažreiz, 3 stundas. Es domāju, pa kuru laiku man pat nav bijušas 3 brīvas stundas. Bet man vienmēr es pabeidzu kaut ko darīt vakarā, man vajag TikToku. Un pat ja man nāca rīktīgi miegs pirms TikToka, es pastos viņu pusstundu, man tas miegs ir tā kā pilnībā pārgājis. Un man ir tāda tā kā nervoza, tāda nērta sajūta, ka tu pat negribi, tu nevari sev piespiest iet gulēt. Jā, tas arī. Bet es gribēju par to tavu tēmu pateikt, ka iedomājies ir arī cilvēki, kas kā to izmanto ļaunprātīgi, ka viņi tikai, lai dabūtu naudu sev, atrod tās bildes, tās ļoti disturbing bildes, lai visiem būtu tā vainas sajūta. Un dabū pelna no tā. Tas ir briesmīgi. Jā, un tu jau tā kā, es cenšos vairs viņus nelaikot, jo vienkārši tas tā kā ir slikti priekš manis mentāli, jo es apzinos tā kā, tev grauž vienkārši, tu arī noskipo tevi grauž. Bet, tas nemaina to faktu, ka tu pēc tam ar tā kā domā, tā kā žēl vajadzētu viņiem palīdzēt, bet tu jau nezini, vai tā ir reāla palīdzība, vai tas ir tā kā vienkārši kaut kāds reāls skameris. Bet fakts ir tāds, es uzskatu, ka TikTokam tomēr ir vairāk jāsako līdzi. Jo viens ir cilvēks, kurš ir plus mīnus pieaudzis, bet kā ir ar to 13, 13 jau ir tāds, plus mīnus. Bet iedomājies kaut kāds bērns, 10, 11 gadu, viņiem tagad arī jau ir TikToks.
piemēram, šāds te konts, kur kaķītim ir slikti. Jā. Un viņš to pēc tam raksta privāti. Un tas īstenībā ļoti labs aizseks, ko var izmantot, tā kā, lai bērniem pielīstu. Jo bērni nereāli īstenībā uz šo visu uzķerās. Nu, no tādas perspektīvas. Bet jā, es nezinu, arī pienāk laiks, ka tie influenceri te var vienkārši saka, es nesaprotu, bet Latvijā ļoti izteikts heits. Tā kā, piemēram, tas pats ar to Dietrichsonu, vai ne? Viņa dara tās savas lietas, jā, bet kā tu paklausies, ka par viņu runā tā kā cilvēki, kas ir vecāki? Jo man vēl ir tāds I don't really care. Bet, piemēram, es paklausos tur, piemēram, sievietes ap 40 plus, ja, kā viņas tik ļoti heito, un viņas tāds, es vēl sekoju tikai, lai viņu heitot, un tā, un tā. Yes. Un tad tas tā kā, tu esi tik ļoti dedicated, lai kādu ienīstu, un tāds, what for? Nu, kāds iemesls negribi neskaties. Es tā kā varu nofiltrēt, bet jā. Tieši par šo runājot, paskaties, kāda mums skaista komentāra šobrīd laivā ir, kāds mums ir apsaukājis. Kas tur ir? Es neredzu. Sindroms. Bet, jā, nu, ko tik cilvēki nedarīs ar savu brīvo laiku? Tā kā daudz ko var darīt, bet, nu, protams, ka visloģiskākais, visliederīgākais būtu iet pa laiviem un apsaukāties. Es nezinu. Man liekas, ka Latvijā ir ļoti izteikti hateru mentalitāte. Jā. Sakiet, ko gribiet, bet mēs esam tā kā ļoti lieli hateri. Man liekas, visās jomās. Politika, number one haters. Es nezinu, mums kaut kā arī vispār ļoti asa publika. Bet patiesībā man liekas, ka Amerikas cancel culture tā kā ir. Mums vispār nav īsti cancel culture. Tu vari darīt, ko tu gribi, un tu still būsi relevant. Visi heitos, un tā kā beigās tu tāpat tev nekas nebūs par to. Jā, tiešām. Bet es saprotu tos dīvainā pirtējus, tas ir viss, ko viņi dara, viņi heito. Bet tās mammītes, visi šitie, kam actually ir dzīve, un viņi tāpat iet un tā kā heito un velc tam laiku, tā kā neiet kopā ar tavu dzīves stilu, come on. Jā, tas tā kā es sēdēju kafenē, un tur sanāca vienkārši kafīnēs, tā kā sēž, un tur sēdēja 3 sievietes, ap 40, 50 pieņemsim, ja? Clearly viņas bija mammas. Un viņas tur kaut ko runā par bērniem, un pēc tam vienā brīdī teica, tu redzēji, ko ielika Instagramā, tur kaut kāda influencer, viņi vispār izskatās pēc kādas švabras, paskaties tam pārpulpētajām lūpām, vēl kaut ko, un tu sēdi, un tu klausies, kā cilvēki noiet bez sāls, un tev ir tās tā kā, viņas laikam nav tie cilvēki, kas uzraksta komentāru, bet tu zini, ka viņas seko līdzi tikai, lai heitot. Un tu tā kā, vai mēs tiešām esam tik tālu degradējušies, ka tev ir tik daudz brīvā laika, lai tu varētu heitot kaut kādu randomu cilvēku? Es teikšu, es esmu diezgan liels heiters sirdī. Es nekaunos to pateikt, bet es jau arī to nedaru tā kā publiski. Zini, kā man ir kaut kādi uzskati, protams, man liekas, ka diezgan jauki dažreiz ar draudzenēm tā kā aprunāt kādu, bet ne jau tu to dari viņam sejā, ne jau tu raksti kaut kādus komentārus, jo tik ļoti gribas paheitot, padomā par to, parunāt kādu par to, bet kāda jēga tā kā rakstīt to cilvēku, tam cilvēkam likt viņam justies slikti par sevi, tā kā nekāda labuma vispār. Tiešām, es nezinu, paraksti savā dienas grāmatā par to, tiks no tā vaļā, un viss Dievs, nevienam nebūs slikti. Es esmu vairāk tā kā haters for fun. Es ar draugiem tā kā kaut ko parunāju, kaut ko mazliet pasmējos, varbūt par kādu, kas nav varbūt pārāk jauki, bet es zinu, mums tas it brings happiness and joy. Bet dziļi sirdī man neinteresē, tā kā es vienkārši to pamanu, man tas likās varbūt smieklīgi, un tāpēc es pasmējos, bet ne jau tā, kā es tagad iešu tevi, aprunāšu, ienīdīšu tevi, tas man nekad nav tik personīgi. Jā, man tieši tas pats. Es ceru, ka to varēju saprast. Es ceru, ka tagad visi nedomās, ka es tā kā brutāli uzmanaties visi, jā. Jā, domāju par to, ko jūs man sakāt. Citādāk es sākušu jūs heitot ļoti publiski vispār. Es nezinu. Es agrāk biju tāds cilvēks, kurš kaina varēja kādu heitot, bet ir pienācis tāds posms, es nezinu, maybe tas peace, love, peace kaut kāds mentality man ir atvēries, bet es cenšos izvairīties no gossip. Tā kā šādi tāda ja tās ir tā kā pašsaprotamas lietas, un tā kā nav aprunāšana, bet tie ir fakti, tad jā. Bet tā kā, ja tā ir vienkārši bezjēdzīga heitošana, kaut kāds gossips, kas nav apstiprināts, tad es īsti cenšos tajā neielaisties. Vienkārši es tā kā saprotu, kad es ļauju sev darīt tā kā lietas, ko es negribētu, lai es daru. Tas ir tās tā kā vairāk par kontroli,
Es domāju, tā kā paši ar sevi. Jo es ar šeit tu tā kā klausies, te vienkārši apkārt runā nereāli daudz par drāmu. Un man ir bijušas tādas reizes, kad es vienkārši tos cilvēkus, es viņiem tā kā pasaku, nu es vairāk tā kā, neuzturēšu tik ļoti lielu kontaktu, jo es vienkārši nevaru vairs. Tā katru reizi, kad satiec tos cilvēkus, vienīgais, ko viņi dara, ir gossips. Gossips. Un vienā brīdī ir tā kā tāds, ok, jā, ir fun runāt, bet tagad tu saproti, ka tu aizēji prom, tie cilvēki dara tieši to pašu ar tevi. Tāda vairs nav fun. Tur ir a thin line, kad tas paliek pārāk, jā. Nu, tādā ziņā, tāpēc, ka, lai arī cik ļoti tu būtu kind of pārliecināts, man liekas, jebkurā momentā tā tēma var aizliet, tas gossips varbūt var nebūt tāds tā kā hardcore, bet tai pašā laikā, kad tu padomā par to otru perspektīvu, es nezinu, man ir tāds mindsets. Es saku to, ko es varētu tam cilvēkam pateikt sejā, bez problēmām. Tā kā es pieturos pie tā kā, ja es kaut ko saku, tad es to arī viņam varu pateikt. Tas noteikti ir ļoti kā, veselīgi tā darīt. Jā. Jo, nē, tas hater mindsets, viņš ir ļoti easy. Es viņu pieturu dažādās lietās, piemēram, runājot par Donaldu Trumpu, profesionāls hateris. Tas pats ar Vladimiru Putinu, profesionāls hateris. Tā kā, jā, bet tā, lai tā kā uz cilvēkiem, nu, unless tu pamatot izdarīs kaut ko sliktu, man ir tā kā kategorija, kurā es atļauju sev heitot. Tas sākas no esēja un uz augšu, jā. Tad tā kā es heitošu bez nekādiem holdbacks, bet tas ir vienkārši tā kaut kādas sīkas lietas, tad man ir tāds, I don't care. Es zinu, es mentāli esmu pārāk slinka, lai heitotu. Nē, tas ir good point. Tā kā man nav tik daudz enerģijas, ko atveltīt, es jau tā mēģinu kaut kā survivot, un tad vēl tur atvēlēt. Es nezinu, kā to pateikt, bet vienkārši mentāli man ir tik daudz slinkuma un domāt par lietām, kas tā kā ir relevanti tajā momentā, jo tev ir tāds tā kā bišķīt izsīkums, jo pirmkārt tas pats ir ar TikToku. Īstenībā viņš tik ļoti tevi notrulina, nereāli notrulina. Man šodien bija pirmo reizi tāds lokins, ka es varēju mācīties 5 stundas no vietas un reāli bez pārtraukumiem. Man bija pauze, man bija 2-3 minūtes, tā kā ik pa stundai. Jā. Es iepriekš tā neesmu varējis izdarīt kaut kāds 3-4 gadus. No joke. Tā kā man vienmēr ir stunda, 2 stundas tāds maks limits, bet 5 stundas bez pauzēm. Es nezinu, kā es to izdarīju. Es vienkārši pilnībā atslēdzos no visu. Tas ir apbrīnojami. Tas ir. Nu, tā kā priekš manīm tas ir ļoti daudz, jo mans smadzenes vienkārši ir tā kā. Es zinu, ka lekcijās arī paiet 40 minūtes, un es kaut ko telefonā pabakstu. Pat ja es neko savos tīklos, es vienkārši tur paskatos kaut kādus notes, plānotāju kalendāru, vēl kaut ko, man vajag kaut ko izdarīt. Bet tā, ka tur kaut ko safokusēties, jā. Es nezinu, nu, mēs pūstam bišķīt no sociāliem tīkliem, tā kā viņi ir forši, bet es nezinu, man pēdējā laikā ir iepaticies Facebooks. Es Instagramā ieeju 2 reizes mēnesī, maybe 3 reizes, TikToks pretty much daily un Facebooks kind of daily vai katru otro dienu. Wow. Jā. Es nezinu, man vienkārši patīk, Facebookā nav kontents, kas tev var uzrunāt. Tas pats ar tiem TikTok reels, tā kā Facebookā man tos reels met, viņi ir tik relevanti, kas viņus vispār neskatos. Es nesen iegāju Facebookā, atradīšu. Kāds ikšķilē, laikam tas bija, pazaudēja brokoli. Rekur. Jā, ikšķilē. Atrasts brokolis. Starp doktorātu un grils un waffles. Izmutis no maisiņa brokolis. Īpašnieki atsaucies. Es ielākšu varbūt screenshotu šajā video. Bet, ļoti jauki. Es gribētu savu brokoli atpakaļ. Nezinu, kā jūs, bet es gribētu. Es vienkārši teiktu, ka Facebooks ir bijis more wholesome nekā. Noteikti, jā. Jo man Instagrams vairs sāka nepatikt tajā brīdī, ka tā kā, ja tavi friends nav kaut ko postojuši, tev mēt suggested posts. Tas bija tas moments, ko viņš man pazaudēja. Jo man kaut kāds random ass influencers rāda, par kurš man ir pilnīgi vienalga, un es netaisos viņus skatīties, man nav vairs interesanti. Es arī neskatos stories. Tā kā es paskatos story, tas ir tā kā ļoti rare occasion. Okay, tagad es jutīšos ļoti pagodināti, ja tu paskatīsies man story. Jo es vispār neskatos stories. Es tagad ievērsīšu īpaši lielu uzmanību. Jā, es nezinu. Tā kā, lai es tiešām ļoti, ļoti reti skatos kaut kādas stories. Man tieši ir pretējais. Es tieši pirmā lieta, ko es izdaru, ieejot Instagramā, ir tā kā story, un posts ir tā kā secondary. Jo tagad postos tā arī ir reāli pārsvarā metās kaut kādi for you, nevis actually, kam tu seko. Man liekas, tu seko kādam, tev parasti izmetās, nepostojot cilvēki tik bieži, man izmetās pirmais posts no kāda, ko es zinu, un tad tālāk ir. Bet par to suggestions Instagramā var atslēgt uz 30 dienām. Es to katru reizi daru.
Tu uzliec uz to augšā, tur, kur ir tā kā... Nē, es nelieku uz following. Tur iestījumos ir pie suggested content, man liekas, es atparādīšu, kur iestījumi. Tad lejā ir content and preferences, kur snooze suggested posts, un tā kā maksimums ir 30 dienas, vienkārši katrs 30 dienas ieslēdz. Un tad man uzreiz, tā kā, tajā lentā rādās tikai followingi, un tad pēc tam pēc viņiem rādās tā kā suggested. Pēc? Jā. Bet es actually to izdarīšu, tas ir forši. Jo man ļoti besīgi, kad pa vidu ir kaut kāds nevajadzīgi posti, jo, es nezinu, ja es gribu pastīties kaut ko citu, tad es skatos vai reels, vai es aizskroloju līdz tai lejā. Es negribu, lai vienmēr būtu tas. Jo man patīk tie suggested, bet es primāri gribu redzēt tos, kam es actually sakoju. Jā, es nezinu, tā kā man tas ļoti kaitina Instagramā. Bet, man kaut kā viņa vienkārši nav iegājusies. Man viņa vienkārši neliekas tik ļoti aizraujoši, jo Facebookā ir fórumi, un tie fórumi īts. Es nevaru, es tik daudz fórumos esmu, no joke. Es tur esmu kaut kādos dzīvnieki, es tur esmu kaut kādos Mārupes gossip fórumos, jo tur vienkārši tik daudz random lietas notiek. Kāds slikti noparkojas pie Maksimas? Bet, ka viņa bildi ir ielikt Mārupes Facebookā. Nē, Mārupes Facebook grupas atceros. Es neskatos tik bieži Facebookā, jo man telefonā nav vietas, un es viņas izdzēsis. Man ir jāiet caur browseru, un es negribu to darīt. Bet es atceros kādreiz, kad es vēl dzīvoju Mārupē, man bija Facebook, es arī vairākas reizes dienā iegāju, un tur vienmēr bija kaut kāds zelts no Mārupi info. Jā, tā kā tas ir tas, kas mani Facebookā tā kā uzrunā. Bet es nezinu, man vienkārši tur nav tik ļoti piesāņos tas for you feed. Tā kā tur arī mazāk cilvēki posto. Tad arī tu vienkārši vari pasērfot pat ar fórumiem un tomēr tos fórumu postus ārā. Es vispār ja es agrāk postoju, vienreiz, divreiz mēnesī kaut kādā Instagramā vēl kaut kur tagad, ja labi gadā vienreiz izlikšu bildi. Vai story ielikšu vienreiz mēnesī, maybe max. Jo I don't know, es aizmirstu, ka man viņi ir. Es vienkārši aizmirstu, ka man viņi ir. Tas ir ļoti labi. Nē, tam es piekrītu. Es diezgan storijus pārsvarā tikai man ir kaut kāds event, vai arī, ja man ir ultimate picture of the sky, vai kaut kāds skyline, tā kā reti no ceļojuma. Bet postu, vienreiz līdz 3 reizes gadā, man liekas, diezgan reti. Izņemot, ne privātie Instagramā, es tā kā dampoju. Privātais neskaidrs. Jā. Bet es arī, man liekas, storijā es lieku, ja es izskatos labi, bet negribu postot. Arī, ja man tā kā kaut kas, kāda baigā bilde, arī kaut kas kā, es nezinu, kāds iepostoja kaut ko man ietegoja, tur kaut kāds events, kā tu teici. Bet postoju es arī, man liekas, kādas 4 reizes gadā varbūt biķīt vairāk, varbūt 5, 6. Bet, tā kā, es nezinu, es redzu postošanu kā ļoti lielu commitment. Jā. Man nepatīk, ka mitot tam. Es neņemu baigi nekādu postu sārā. Ja viņi tur ir, es viņus tagad pieņemu. Īstenībā, tāda interesanta fenomena, par ko mēs varam parādāt, ir, tā virspusē, main character syndrome. Kā tas tagad ir visur izplatīts. Un es īstenībā, man TikTokā bija moments, kad es redzēju ļoti daudz, piemēram, to čiepu, kas tajā metro taisīja tos TikTokus. Jā. Ļoti daudz. Es nezinu, bet arī tagad esmu pamanījis, ka ļoti daudz cilvēku apkārt ir influenceri, kas posto TikTokā. Vienkārši es skatos, un tur reāli pazīstams sejas man visu laiku izlec for you page. Un tu tos cilvēks es saticis pāris reizes, bet viņi reāli posto, un tu tāds wow. Es nezinu, man liekas ļoti interesanti. Bet arī, piemēram, aizies kaut kādu restorānu vai kaut kādu kafenīti, tu tur pasēdi, un tu redzi, ka tev blakus cilvēks vienkārši straight up visu filmē. Un tur tas tā kā, ok, it's fine. Ir fine, ka viņi vienkārši nofilmē, bet tad tu dzirdi, ka viņi sāk runāt. Oh my god, guys, šitam es reitoju solid 8 no 10. Un tas tā kā ir tāds, it's kind of killing the vibe. A little bit. Tā kā ir cool, ka tu dari to, kas tev patīk. Es neheitošu par to, ka tu izpaudu kaut kādu, savu to vēlmi likt kaut kādu kontentu, jo tas ir forši. Bet tagad tas nedaudz ir par publisku, tad man liekas bišķīt tā kā. Man liekas, ir neuzkrītošs veids, kā to panākt. Kāpēc? Man nekad nav uzrunājis tāds baigi. Ka tu publiski basically dari sevi zināmu. Tā kā, pārsvarā, man liekas, visi tie forši zināmie food influenceri kaut vai. Viņi aiziet uz restorānu, viņi nofilmē, ok, bet viņi pēc tam tā kā ierunā pāri, nevajag arī bojāt to restorānu vaibu. Jā, jo man arī ir, es nezinu, tā
Jā, tā visticamāk ir mana problēma, bet man ir tā kā, it īpaši esmu ar draugiem, man ir kauns tā kā ņemt telefonu ārā un tā kā baigi kaut ko filmēt. Jā. Tā man dažreiz pat snapu negribas sūtīt, kad esmu ar cilvēkiem. Bet, un arī man ir tāds, man liekas, tas ir ļoti labs paradums. Man ļoti nepatīk, kad esmu ar draugiem un viņi ir telefonos, un tāpēc es arī pati tā kā, es speciāli nolieku telefonu vispār, kurus viņi tā kā pat nevarētu paņemt. No, bet tagad es nevaru tā teikt. Bet, jā, es tā kā ļoti cenšos vispār nepieskarties savam telefonam, kad es atrodos draugu lokā, nu, jo tas ir... Kas tur ir? Es nezinu, tagad gan jāieskatīties. Un par tiem telefonam, jā, es ļoti cenšos tā kā vispār telefonu likt prom un neaiztikt neko arī man kāds raksta. Jo es nezinu, ja man tas šķiet, nu, necienīgi, tad loģiski, ja es to darīšu, tas arī būs necienīgi. Tāpēc, zinu, kāda dodas devējumā dodas. Es ļoti labi to saprotu. Man, piemēram, es teiktu tā mana tuvākā draudzene, viņa vispār nelieto sociālos mēdījus. Viņai nav kontu, viņai bija, bet viņa viņus izdzēs apmēram kādu atpakaļ. Tāpēc, ka viņa tā kā nemācījās, viņa vienkārši scrolloja non-stop. Un tā, kad es esmu ar viņu, loģiski es telefonā īsti neeju, jo viņa neiet telefonā un man tā kā nepavelk. Un no viņas man arī sāk raboties tie habit off, tā kā, kad es ar vairs tā kā mazāk sēžu sociālos mēdījos, jo viņa vienkārši vispār tā kā viņos īsti nesēž. Un tad es viņu tā kā, es viņai sekoju TikTok brainrot, un viņa manīm skatās ar zādu, tā kā, ko tu vispār saki. Yeah. Un īstenībā, es teiktu, tas ir ļoti labi, ka manai atkarīgai smadzenei tā kā ir jāpadomā īstenībā. Nu, tā kā, nav tēma, tā kā tu redzēji TikTokā šo jaunāko trendu, un tu dziedi to dziesmiņu, un tas cilvēks dzied viņu atpakaļ. Jā, jo man tieši tā kā otrādāks stāsts, man viena paziņa, kas tieši visu laiku konstanti telefonā ir, ka mēs esam kopā, kas man ļoti, ļoti nepatīk. Bet tā kā mēs runājam, ir kā aktīva saruna, bet viņi vienkārši sēž telefonā, atbild visiem snapā, nu, man tas ļoti nepatīk, bet labi. Es arī pirms kāda laika sāku mēģināt kaut kādos, nezinu, pasākumos un koncertos nefilmēt un nefočēt tik daudz. Man liekas, tas ir tik vērtīgi. Jo es sapratu, kādreiz jau vienmēr visur, nezinu, ir koncerts, ir kaut kas, katru dziesmu, ko es zinu, filmēju, fočēju, visu un tā, bet es sapratu, tu jau pats līdz galam neizbaudi, es nezinu, es tos video, tās bildes, nu, ja labi vienreiz gadā paskatos, es domāju, es sapratu, ka man vērtīgāk, nezinu, var jau būt kādam citam, ka viņš katru dienu ieskatās pēc tam un fano par to, ka viņš tur ir atradies vai bijis, bet es sapratu, ka man vērtīgāk daudz ir... tiešām izbaudīt to momentu, un es to daudz vairāk pēc tam novērtēšu, nekā tad, ja es visu to laiku pārsvarā koncentrēšos, man tagad jāvelk telefons ārā, ātri jāspiež filmēt, nedod Dievs, es tur kaut ko nepareizi, ne tā, kā es gribēju, un nedod Dievs, man nebūs ko ilgt Instagramā. Jā, tāpēc man arī tā kā, nu, man nav tā kā guidelines, pie kā es pieturos, bet man parasti sanāk tā, ka, ja mums ir kaut kāds notikums, visas bildes, kas man ir, principā, ir, ja mēs visi kopā ejam fočēties, tad tas tāds kopīgs laiks, kad, nu, var. Un video man parasti ir 1-2 video, arī tā kā vienkārši atmiņā man būtu tas viens galerijā, un zinu kā, kad es eju cauri visām bildēm, tāds, jā, es tur esmu bijis, tas bija ļoti forši. Jā. Tas man arī atspoguļojas, kaut kādos tusiņos pēdējā laikā. Man nekad nav nekādi bildes, nekādi video no pagājušās nakts, kaut arī man tusiņos, es gan gribētu, lai es vienmēr pazaudēju telefonu, es viņu kaut kur nolieku, un man neinteresē tas telefons tajā naktī, un tad nākamajā rītā man pēc tusiņiem es gribētu pastīties, bet, nu, zin kā, parasti vismaz kāds, kas filmē, kas kaut ko uzņēma, un tad... Vajag tās meta glāses. Jā, bet es tieši domāju, iedomājies, cik noderīgi tu uzvelc pirms vecrīgas, un tu izsako visam, kam tu pagājuši un tad tu zini, kā tu attapies Olimpijā. Un tad tu zini, kā tu attapies Olimpijā. Jā. Nu... Īstenībā tās metaglāses ir tāds ļoti prikolīgs. Tā kā gribētos viņas for fun paņemt. Jā, bet arī es redzēju TikTokā, ka viņas jau tā ātri nevar atšķirt no parastajām. Un ka ir daži stāsti, kur vīrietis tā kā valkā viņus un iet runāt ar kādām sievietēm, tā kā bāras virsū, un viņas jau nezin, ka tās ir filmējošās tā tālāk, un tad viņas stāsta to šausmu stāstus. Kad kā viņi bez viņu piekrišanas kaut kur lika un tā tālāk, un tas ir ļoti slikti.
Īsnībā, runājot par šo, tas nebija tā kā nekādā metaglāsas, bet es atceros vēl vienu horror story. Man kaut kā neveicās, es nezinu. Sakot, es biju Bulgārijā, es biju tajā Eurotripiņā ar to vilcienu. Un mēs esam Bulgārijā, mēs ēdam. Man tajā laikā platīna blondi mati. Un tur laikam tas skaitās ķipa retums, jo es arī sapratu, ka man klubā tā bišķi vairāk lipa klāt. Un viņi vienkārši bija tā kā, oh my god, you're blonde, bet tas ok. Es sēžu, mēs tā kā ēdam, jo mums bija jāiet uz vilcienu, un vienkārši fujaks pienāk, sāk mani fočēt, un viņš aiziet pasaules kaut kādu random gājēju, un viņš man sāk tā kā nāk klāt, un viņš grib, lai mūs blakus nofočē. Un es tā kā, un tas garām gājējs, tā kā, viņam bija prātiņš, viņš man paprasīja tā kā, are you okay with the picture? Man bija tāds, no. Un viņš tā kā atdeva viņam apkārt telefonu, pateica, ka viņš nefočēs. Un viņš kaut ko bulgāriski viņam vēl tā kā, tas izklausies diezgan pasīvi agresīvi. So es minu, ka kaut kā viņam aizrādīja, un viņš tā kā aizgāja prom. Nu, labi, ka tā. Tas ir briesmīgi, ties. Jā. Tas ir kā, tā kā daudz stāsti kaut kādās Āzijas valstīs. Mēs liekamies eksotiski, you know? Un tad viņi arī tā kā prasa turistiem tā kā nofočēties, tā, bet, prasīt vismaz vajag prasīt. Jā. Es biju dzirdējis par Ēģipti, bet es neiedomājos, ka Eiropā arī Bulgārijā. Tā kā. Jā. Es nezinu, varbūt viņš vienkārši bija kaut kāds krīps, bet, visdrīzāk tāds ir tas. Bet tajā brīdī man bija tas tā kā, es nesapratu, kas notiek, līdz tas fujeks man nepaprasīja, tā kā, vai es esmu ok ar to bildi, jo es nebiju īsti. Es redzēju, ka viņš tur stāv un kaut ko fočē, bet domāju, ne jau mani fočē, kaut ko, zin kā randomā. Bet tā, ka viņš vēl sāka nākt klāt, man bija tāds, what's going on, guys? Es nezinu. Jā. Ko darīja ar tām bildēm? I don't know. Negribu zināt, paldies. Bet, nezinu. Dīvaini cilvēki ir visur. Un, jā. Tas pats arī īstenībā ar sociālajiem medijiem. Es šeit tad pamanu, kad, piemēram, tur nofočē kaut kāds random cilvēks, piemēram, šitas fits bija fire vai vēl kaut kas, un ieliek cilvēkus ar visu seju. Jā. Un tie ir cilvēki no malas. Es nenovērtētu, ka tā izdara. Es būtu mad, actually, man nepatiktu tā kā paprasi vismaz. Nevis vienkārši tur tā sneaklīķi pa nofočē un tāds. Vai arī es redzēju vēl vienu, kas bija, man liekas, ļoti diabolical. Viena meitene tā kā bija nofočējusi čalu lidmašīnā, kas viņai likās ļoti smuks, un viņa bija ielikus tā kā tiktu kā viņa ar audio, ka viņš izskatās kā viens no vienas grāmatas. Jā. Un viņš pēc tam komentāros tā kā viņa uzrakstīja, please delete this. Un viņa viņu neizdzēsa. Dievs. Un man bija tas tā kā, kur, kāpēc un ko, un viņš tā kā arī uzrakstīja, man ir meitene, es vēlos, lai tu lūdzu šo izdzēs, un tur pēc tam laikam izdzēs pēc kaut kādas ilgāk laika kasīšanās, bet, man bija tas tā kā, priekš kam mēs fočējam svešus cilvēkus. Why? Jā, tas ir ļoti dīvaini. Bet es ļoti gribētu ticēt, ka tie konti, kas liek, kā tu teici, tos fitus, kas labi izskatās, ka viņi nofočē un tad atnāk papras, tā parāda to bildi paprasa vai drīkst liekt. Es ļoti gribu ticēt, ka tā ir. Bet, protams, mūsdienās varbūt arī tā nav. Jā, mums rekur atnāca sveiciens no Rēzeknes. Thank you. Paldies, lai veic tev arī. Paldies. Thank you. Tas, man liekas, tie, zin kā, tie garām gājēju kraši, viņiem ir tādiem arī jāpaliek. Jā. Kāpēc tagad pēkšņi ir ok, ja visus fočēt un likt, un atrodam šito, palīdzam atrast šito. Jā, tas par to atrašanu, tas man visvairāk patīk. Oh my God, I just met the most beautiful guy. Kur ir bilde, lūdzu, TikTok, do your thing. Jā. Atrod viņu. Tā kā, vienkārši pienāc paprasi un viss. Tā kā, es redzēju vienu kaut kādu šiepu arī bija, kurš tā, please find this guy, do your thing. Un viņa bija ar viņu nofočējusies kaut kādā naktsklubā. Un tā. Un tipa viņi bija aizmirsuši samainīties ar numuriem. Ok, bet tai pašā laikā, vai tiešām, ja liktenis būtu lēmis jums actually iepazīties, jūs nebūtu samainījušies ar numuriem, vai jums nebūtu kaut kāda veida kontakts? Tā kā, es nezinu, es esmu diezgan liels ticētājs tam, ka viss notiek for a reason. Jo citādāk, es nezinu, man liekas, prātā var sajukt. Nē, es piekrītu. Jā. Man liekas, tā ir vieglāk arī dzīvot. Tu katrā vismaz lietā tur saskati uzreiz kaut kādu vērtību. Tā kā. Jā. Un arī, tiešām, ja ir lems, tad būs. Ja nē, tad nē. Tā vispār ar visām lietām, ja ir kaut kas slikts noticis, tas nozīmē, ka tā bija jānotiek, un tā kā kaut kas tālāk nāks labs. Vienkārši lai cilvēki papriecājas par to, ka viņi redzēja to skaisto cilvēku vai patusēja to skaisto cilvēku. Nevajag jau katram tagad krašam būt
kaut kam vairāk. Jā, man liekas, tā kā ar sociālajiem mēdījiem mēs esam zaudējuši maybe to tā kā varbūtības potenciāla, to gaismi, uguntiņu, tāpēc, ka tagad vispār, atrod šito to un to, bet te pašā laikā, nevajag tev meklēt to cilvēku, nebija tam tā jābūt un viss, es nezinu, cilvēki pārāk daudz paļaujās uz tiem sociālajiem mēdījiem, bet īstenībā es nezinu, kā es jūtos par šitām te dating apps, tāpēc, ka kā tu zini, vai tev bija lēmts ar to cilvēku satikties un iepazīties? Ja jūs vienkārši nosvaipojat Tinderī viens uz otru. Jā. Es, man liekas, nevaru saprast, kā strādā visi tie dating apps tādā jomā. Tā kā, tu satiec to cilvēku, jums var sakrist, fine, bet kā tu zini, vai tu ar to cilvēku satikies tikai tāpēc, ka tu tā gribēji, vai tā kā liktenis arī viņu piespēlēja? Kā arī uzreiz dating apps, tā kā tad jūs abi ejat uzreiz ar nodomu, ka jūs gribat būt kopā, un tad pazūd tā draudzības fāze. Jā. Un jūs vienkārši ejat uz tiem datiem, un principā laika pēc 4. piemēram, jūs patīkat viens otram, jūs kopā. Manuprāt, vislabākās attiecības nāk no tā, ka jūs no sākuma esat draugi, un tad saprotat, būtu forši būt vairāk kā draugiem. Tā kā tas uzreiz, man liekas, noņem to jēgu no attiecībām, ka tu nepazīsti to cilvēku pietiekami tuvu un ka jums abiem uzreiz principā bija tādi nodomi un jūs tā kā paskaņat pāri tik daudz fāzēm, kas būtu jānotiek pirms tam. Tāpēc man liekas, ka tiešām labākās attiecības ir no draudzības. Man liekas, pilnībā piekrītu. Īstenībā, jā. Es nezinu, es esmu tas cilvēks, kurš nevarētu vienkārši tajos dating apps īsti kādu satikt, jo tieši tā kā tu saki, es nevaru bez tās draudzības fāzes, man viņu vienkārši vajag. Jo citādāk, tu nezini to cilvēku tik labi. Labi, jūs aizies tiem 4 randiem un jūs esat pāris, jā. Bet tu jau to cilvēku vispār īsti nepazīsti. Jūs tā kā esat pāris, bet jums tā iepazīšanās notiek pēc tam. Un tad tā kā no tās draudzības tie to cilvēku pazīsti, un tad tu saproti, vai jums reāli eksistē sadarība vai nē. Jā, kā arī ar tiem tā kā mērķiem, kas jums abiem ir, ja tu uzreiz ej ar to mērķi būt kopā, tu nepastāsti tik ļoti par sevi, tu tā kā nevari viņu iepazīt vēl ilgāku laiku, nekā tu varētu viņu iepazīt draudzībā. Jo draudzībā tu tā kā gaidi no tā cilvēka atklātību, kā pareizi teikt? Atklāsmi. Ka jūs esat atklāti viens pret otru, bez nekādiem, nevis ierobežojumiem, bet tā kā ekspektācijām, ka jūs abi tiešām vienkārši tā kā jūs sadarat platoniski. Jā. Bet, ja tu gribi uzreiz ar viņu būt kopā, tad loģiski tu paturi, piemēram, to slikto sevi. Tu tā kā uzreiz baigi piedomā pie tā, kā viņš tā kā mani uztvers. Es jau šito pastāstīju, un tad viņam uzreiz liksies, ka es būtu kā ļoti foršā čiks, un viņš varētu būt ar mani kopā, un vienkārši pazūd tā jēga. Īstenībā, tu satiec tā cilvēka labāko versiju. Jā. Tu nesaties to reālo cilvēku. Un tas ir ļoti labs point patiesībā. Es nezinu, tik es esmu dzirdējusi vispār par tādiem stāstiem, kur cilvēks attiekas tajos dating apps. Viņi varbūt tur ir attiecības, bet parasti viņas nav ilgas. Varbūt tur arī tas faktors, ka vienkārši tu satiec tā cilvēka labāko versiju, un tas ir tas. Jo arī dating apps tur tā kā arī šādi tad prikala pēc man ir sanācis tā, ka mēs uztaisam fake profilus vienkārši for fun. Un tur ir tā, ka mēs palasam, un tur tu vari ļoti daudz uzrakstīt par sevi. Un tas cilvēks, ja viņš izlasa tavu profilu, viņš ir pielāgoties tam, kas tev patīk. Jā. Un viņš var būt tieši tāds, kā tu gribi, bet ne tāds, kā tas cilvēks patiesībā ir. Kā arī tu uzreiz esi daudz vairāk, kā ir vulnerable latviski? Tāds. Ievainojums gluži nē. Labi, naivs, izmantošu vulnerable, jo tas cilvēks zina, ka tu meklē attiecības, tā kā tas ir tavs mērķis. Un tad ar to, kā tu teici, var pielāgoties, var arī izmantot sliktā veidā to visu. Ka, kā, viņš zina, ka tu to gribi, viņš kustās ļoti ātri, lai tu dabūtu to, ko tu gribi, un tad beigās tevi izmanto vienkārši. Jā, es domāju, uz šīs skaistās nots varētu arī pabeigt šo sēriju. Jā. Paldies, kad pievienojāties, paklausījāties mūs. Šitā bija tā ļoti plaša sērija. Mēs izgājām kaut kādām 10 dažādām tēmām cauri, bet tas bija, es teiktu, tā diezgan plūstoši. Un
Bet lielākoties mēs pieturējāmies. Īstenībā, jā, Mazliet paplūdām, bet atgriezāmies pie... Kā vienmēr. Bet digitāli bija digitāli. Bija digitāli. Un nenogāja līdz... Nebija slikti. Mums reāli sanāks kaut kā, tā. Mēs esam tomēr uz tā viļņa, uz kā mums vajadzēja būt. Bet, piesakojiet mums sociālos tīklos, atstājiet komentāriņus, mums ļoti patīk lasīt. Mēs novērtējam. Un blakus mākoņos, Instagramā, Facebookā, Spotifyā, Twitterī mēs neko neliekam. YouTube'ā. Mums ir Twitteris. Varbūt jāsāk likt. Maybe. Tā kā... Varbūt, ja mēs uz šī viļņa turpināsim, tad visur būsim aktīvi. Varbūt. Tas threads Instagram actually varētu būt. Man patīk. Jums patīk threads? Es actually man ļoti patīk threads. Man patīk. Es pat Twitteri baigi tik ļoti neizmantoju. Man nepatīk Twitter feeds, bet threads, tur viņš tik labi sūto tavus intereses, viņš atrod kaut kādus tādus nīšus, kas tev actually interesē. Un viņi arī tādi informatīvi, nevis tikai to, ka viņi pievāk tavu informāciju, bet tu uzzini kaut ko jaunu. Jā, varbūt jāapmēģina. Man vairāk mulsina tas, ka tu nevari izdzēst ar kontu. Kādā ziņā nevar? Tad tu izdzēst tā kā arī savu Instagram? Jā. Tas nezināju. Tas man gan nepatīk arī, ka viņš ir tik intertwined ar Instagramu, tā kā, kāpēc mēs nevaram nošķirt šīs aplikācijas. Bet jā. Jā, labi. Liels paldies. Mēs ceram, ka jums patika, jo mums ļoti patika. Vismaz man ļoti patika par šo runāt. Bija ļoti forša saruna. Un tiekamies nākamreiz. Čau! Čiu! Tā, sarkanā podziņā nospiež. Imagine nesaglabājās. Nejoko.